Latvijai ļoti satraucoši ir jautājums arī par pārejas periodu, jo iznāk, ka tas ilgst līdz 20. gadam, un tikai tad mēs sākam pilnībā saņemt šo pašreizējo piedāvājumu, kas tā vai tā ir 54% no Eiropas Savienības vidējā par 1 hektāru. Un pēc šīs schēmas iznāk, ka tiešmaksājums starp dalību valstīm izlīdzinās kaut kur pēc 30. gada. Un, ja mēs paskatāmies uz reformu biežumu, kāds ir bijis pēdējās 10 gadēs, tad es esmu pārliecināta, ka līdz 32. gadam mēs vienreiz vēl noteikti, ja vēl ne divreiz vienosimies par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Un, kā es jau teicu, lauka attīstībai paredzētais finansējums šobrīd ir neskaidrs. Mēs vēlamies, lai zemākais slieksnis būtu 80% un augstākais būtu 120%. Es domāju, ka Latvijai un visai Baltijai neko neizdosies panākt. Kāpēc es tā domāju, ka izmaiņas nekādas nebūs? Runā ar kuru grib, ar francūžiem, ar vāciešiem, ar nīderlandiešiem, tie, kas saņem daudz vairāk nekā Baltijas valstis. Nevienam deputātam nav prātā atteikties no kaut kā. Viņš to nevar darīt. Nākošreiz viņi nevēlas, par viņu nebalsos. Tādās pašās lamatās ir arī šo valstu vadītāji. Eiropas ekonomikas vismaz pusi no viņām tuvākajos gados stagnēs vai ies caur konsolidācijas sāpēm, būs diezgan grūti. Tāpēc prognozēt par kaut kādām summām, apjomiem ir grūti pateikt, kāda būs. Bet katrā ziņā Latvijas, man liekas, labākais risinājums ir vispār Eiropā nebūtu šādas atbalsts. Mēs atjaunosim, respektīvi, iepriekšējo, diezgan līdzīgi kā kādreiz zemes iegādes programma, daudzus gadus atpakaļ. Tas mērķis arī lauka attīstībā viens no mērķiem ir konkurētspējas celšana. Un es domāju, ka tās programmas, kas mums noteikti būtu jāturpina un Latvijā vēl nākamos 7 gadus nepieciešams, tās ir šī lauksaimniecība modernizācija, tā ir arī mūsu pārstrādes modernizācija. Noteikti vairāk mums ir jādomā atsevišķos sektoros, jāizmanto šis programma, kas ir kooperatīva attīstībai, jo noliedzam gan augļu, gan dārziņu sektorā, arī gaļas sektorā mums kooperācijai vēl ir, kur augt un augt. Un caur lauka attīstības plānu mēs šo kooperāciju varam sākotnējā periodā balstīt. Šobrīd ir tas ļoti sarežģītais periods. No vienas puses cīņa Eiropā, bet no otras puses mēs sākam dikti intensīvi strādāt pie tā, kā sadalīt tos citus resursus, kas ir tiešām, kā Maira minēja, lauku attīstība. Tur ir ārprātīgi daudz pretrunu. Lielie, mazie, vēl jau paliek arī valsts subsīdijas, it kā neliela daļa, bet arī pat tām ir ļoti dažādi sadalījuma viedokļi. Līdz ar to, lauku attīstības nauda, protams, ir gandrīz vēl tikpat izšķiroši, kā mēs viņu vai lielajiem vai mazajiem, kādas intensitātes, cik agrovidei, MLA maksājumi, tie visi jautājumi ir patreiz tikpat svarīgi kā tiešmaksājumi.